Radio Skondo. 9:37 minūtes, tagad var pateikt arī labrīt. Labrīt, Māra! Labrīt! Jeb Mār. Šorīt Mār, jā. Mār šorīt ir atnesusi dziesmu, viņa ir atnākusi bez grupas. Pirmo reizi pie maniem pagājušreiz tu biji ar grupu, aizpagājušreiz arī bija ar grupu, cik ilga laiks paies līdz tam, kad būs astronauta un Māra kopējais. Es domāju, ka astronauta un Māra jau dzīvo visu laiku kopā, vai ne? Tad, bet Māra ir kaut kas bišķiņ tāds maziņš. Es teikšu, maziņš sansolīts tieši tāpēc, lai radoši varam iztrakoties visos virzienos. Gal galā 20 gados mūzikā tev ir jāpaeksperimentē pa visiem žanriem, tad mazliet arī elektroniskās deju mūzikas virzienā esmu, es pat sasmējos sakot šo teikumu, vai ne pirmo reizi. Tiešām esmu šī virzienā spērus soli. Jā, es noklausījos. Dziesmu vajadzētu remiksu vēl uztaisīt. Vajadzētu remiksu vēl? Bumsīgāk, jā. Šī dziesma, tu esi viena pati, gan mūzika, gan vārdi. Mūzika un vārdi, jā, esmu es. Sveiciens arī Mikam Pinzulim, kurš bija mans līdzproducents un arī mans mentors šajā visā mūzikas producēšanas ceļā, uzsākot pirmos soļus. Bet jā, tas ir tāds skaists eksperiments. Sveiciens manai meitai arī, kura bija pirmo samplu izvēles autors. Tā, viņai netīšām mācot meitai mūziku. Tāda skica, ka es teicu, Roņa, vai es varu nozagt. Šito melodiju, ja? Vila Balī. Ar Vila Balī, jā. Skatoties klipu, tur ir tādi divi čaļi, kā viņi sauc, reku viņi mūs aizmugurs. Jā, Hosi un Javiers un, kā nu otrs bija, Hosi un Habi, jā. Hosi un Habi. Tam ar brillēm izskatās varētu būt Vila Balī. Ir? Es ceru, ka viņiem abiem ir Vila Balī, tik tālu mēs netikām, es tikai paskatījos, kā viņi pasporto, viņi bija priecīgi. Vispār bija priekšīgs brauciens, mēs bijām Spānijā, un tad mēs bijām ar acīm un sirdīm vaļā, un sajūta bija, ka vienkārši kosmos atbalsta visu šo klipu filmēšanu, jo mums ceļā gadījās gan kolosāls aitu bars vienkārši pēkšņi skrien pretī no kalna, kur nevar nenofilmēt, gan zirgs pats iesoļo mūsu filmēšanas kadrā, noslēdzošajā kadrā. Kā tā var notikt? Gan Hosi un Habi, gan mums puiši ar motocikliem, kuri arī piekrīt izvizināt. Par zirgu tu ieintriģēji, viņi tur brīvdabā staigā? Nē, tur meitene ar zirgu bija mazā izjādē, bet zin kā, tas notiek pie lielveikala pilsētā. Stāvlaukumā vienkārši izsoļoja. Parādās zirgs. Kur un kā tā var gadīties? Jā, vieta klipā bija jāatrod tā vai savādāk. Varam klausīties dziesmu, jā? Vila Balī? Īsumā es varu pateikt, jā, pirmie soļi Mārai solo, novērtējiet ar atvērtu prātu un sirdi. Un, protams, ka tiekamies astronautu koncertos rutinī neatkarīgi no šī visa. Es pareizi sapratu, pati visu saprogrammēju muziciņu un tā, jā? Pats saprogrammēju, ar Mika palīdzību. Mikīna sveicienu arī dzen, viņš mans, es teiktu, elks Latvijas elektroniskajā mūzikā, tā kā liels prieks, ka viņš bija man blakus šajā. Es saprotu, mācies, tātad drīz vien varēs palīdzēt kādam citam arī? Principā gaida zvanus, jā. Es atkal gaidu versiju jaunu no tevis šai pašai dziesmai ar bumsīgāku apakšu. Paldies un klausamies Mār ar Vila. Paldies, skaista diena. Vila Balī. Tā var Radio Skondo. Labrīt!